runāju uz Soņu, nu, varbūt ne Dievu lūdzu, bet, jā, lūdzu, lai, protams, lai neiemet un lai priecājos katru reizi, kad izmet ārā, un tas tāds, jā, iekšējais. Kad tik nebūtu tā, ka mans vainas, teiksim, pēc dabūnam nāks. Grūti teikt, es nezinu, laikam. Es tad biju spēlējis kaut kur ar 19. Man iepatikās, bet tad bija 19. Miķelim. Un tad, laikam, bija tā, ka galēja 9. un paņemšu. Es tā vienniecinu. Tā bija esmu ļoti priecīgs. Tas nebija tā, viņam jau laiku bija 19. nomads, bet viņa tā kā. Tas bija tāds nākšais kompromiss no maniem. Nu, ko izvēlēties nākšo. Es ļoti priecīgs, kas beigās izlēma par to 9. numuru. Nu, jā, man viņš ir ļoti mīļš tēt. Es to neskaitu, un tad laikam bija tā sezona, kur mēs pagājušam taisnīgāšām. Kur play-offos mēs ar Nižnogordu tur pēdējo spēlēm, un 7. spēlēm mēs zaudējām, bet tā bija baigi forša sezona. Tur bija tā, ka jā, principā visu sezonas garumā mēs tā vienu maiņu spēlējām slēgt kopā, un tur bija jau tāda sapratne, ka, nu jā, tur acīm ciet varēja spēlēt un zināt, kur ir biedrs, teiksim tā, un tas varbūt bija tāds mīļākā sezona. Jā, tieši tā. Es domāju, ka šī sezona varētu būt jo es domāju, ka play-offos mēs varētu, vajadzētu. Es domāju, ka ar to, to sajūtu raksturu, kas ir ģērbta, vajadzētu aiziet diezgan tālu. Jā, noteikti, ka laukumā ir spēlēt vieglāk. Jo, tu esi ārpus laukuma skaties tikai, tad tur, jā, tas neko nevar izdarīt, jā, un visu ļoti labi redz no malas un tā tālāk, jā. Gribās likt laukumā, bet, jā, tā kā nervositāte un kaut kā neko nevar izdarīt, jā. Tā uz laukuma, tu mierīgi spēlē, ne par ko nedomā, jā, tu esi iekšā tajā spēlē un skatīt. Nē, diezgan tāds vienreizēs, vienreiz 4 gados, jā, kas uzreiz iedod to odziņu, to asu, un tā, labi saprot, ir bijuši pasaules čempionāti, kur ir visi NHL, jā, tā tālāk, bet tik un tā, tas pats fakts, ka vienreiz 4 gados, tas uzreiz viņi iedod to nākšo līmeni. Bet saku, čempionātos arī gadījies, ka ir vislabākie spēlētāji, bet tik un tā tas nav tas. Nezinu, varbūt arī sarkanās. Kaut kāda patīkamā krāstā sarkanā tāda bordo. Jā. Tā kā, es nezinu, tas tīri laikam individuāli. Varbūt labāk, jā, patīk tā sarkanā bordo krāsa nekā tīri balts. Kontrolēt ripu, jā. Ar prātu. Tas būtu ideāli. Laikam ziema, jūs pats dzimis ziemā un patīk visi tie ziemas prieki. Slēpot, labi, varbūt tad, kad ir tā aktīvāk tā karjera, tad varbūt tā mazāk, bet pirms tam, un es domāju, ka arī pēc karjeras būs mīļi un patīk.